Kurš slavas cienīgs ir.
pilves atslēgas, un viņa vārdā spēks, kas iedīja, viņa asinīs, mūsu grēks ir domāts kāds, viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir brīnišķīgs, padomā debes visvarens Dievs. Tautas zemojas un kungu godina, visa zeme drēb, jo viņš nāk un tiesās viņš dzīvos mirušos. Cilvēka dēls nāk uz mākoņiem ar bāzuni, un visi ceļos rīt, tad acīs mēles vārdu augstāko. Viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir brīnišķīgs, padomā debes visvarens Dievs. Viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir Ješua, viņa vārds ir brīnišķīgs, padomā debes visvarens Dievs. Viņš varens Dievs, miera princis viņš, visvarenais, padomdevējs viņš varens Dievs, miera princis viņš, visvarenais, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir starojošs, visvarens Dievs, padomdevējs viņš varens Dievs, miera princis viņš, visvarenais, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir starojošs, visvarens Dievs. Viņa vārds ir Ješua, viņa vārds
Mīļais kungs, nav tev līdzīga neviena uz zemes, ne arī debesīs. Visā visumā nav neviena tev līdzīga. Un, mīļais kungs, es pateicos tev, ka tu esi atklājies mums, un es atklājies mums Tēvu. Paldies tev. Paldies tev, mīļais kungs. Paldies, ka mēs zinām tavu vārdu, un tavs vārds ir glābšana. Tavs vārds ir Ješua. Glābējs, mūsu glābējs, pasaules glābējs. Glābējs ikvienam, kas tic tev. Paldies tev. Paldies, kungs, ka mums ir glābšanas cerība, ka mums ir pilnīga paļaušanās uz tevi, ka mēs neesam atstāti vieni, ka mēs esam kopā ar tevi. Tu esi kopā ar mums mūžīgi. Paldies tev, mīļais kungs. Paldies, kungs. Mūsu sirds pieder tev. Mēs piederam tev, mīļais kungs. Un no jauna mēs nododam sevi tev, tavās rokās. Un sakam, mēs esam tavi. Tu esi mūsu kungs, mūsu glābējs, mūsu ķēniņš, un mēs esam tavi. Un mēs pateicamies, ka tu mūs sauc par saviem draugiem, ka tu mūs esi iemīlējis tik ļoti, un parādījis savu mīlestību uz mums, kā uz saviem draugiem, ko tu esi iemīlējis ar mūžīgu mīlestību. Paldies tev! Paldies tev! Viss gods, visa slāva tikai tev. Paldies! Paldies slavētājiem! Brīnišķīgi! Brīnišķīgs padomdevējs! Varens Dievs! Amen! Amen! Varat dot aplausu mūsu kungam, jo viņš ir tiešām cienīgs, visu godu, visu slavu un visu mūsu aplausu. Tik tiešām slava mūsu kungam, Ješua. Nu ko, mums ir nometnes noslēgums, pēdējā tikšanās, un es tā kā gribētu, uzlikt ķirstīti uz putkrējumu, vai ķirstīti uz kūkas, noslēgumā sasumējot visu to, ko mēs dzirdējam šajās dienās, sākot no ceturtdienas vakara, līdz pat šodienai, tas ir ceturtdiena, piekdiena, sestdiena un svētdiena. Un es ticu, ka mēs, kas bijām katru dienu šeit, ka mēs esam ļoti, ļoti svētīti. Amen. Amen. Nu, lūk, un pateicamies mīļam debes tēvam par viņu vārdu, pateicamies, ka mums bija iekš kā grendēties, ka mēs varējām pagrendēties ne tikai ūdenī, bet arī viņu vārdā. Un šis vārds mūs mazgāja, šis vārds mums deva gaismu un deva pamatu, iepamatoja mūs viņā. Nu, lūk, tātad ķirsītis uz putkrējumu ir saistībā ar to, ka mēs šīs nometnes laikā mēs runājam par derībām. Ja? Mēs runājam par derībām, par to, ka Bībelē ir aprakstīts 7 galvenās, jeb 7 pamatderības, kas ir noslēgts ar visiem cilvēkiem, jeb ar cilvēci. Ja? Atgādināšu, ka 3 no tām ir noslēgtas ar visu cilvēci, neatkarīgi no viņa tautības, ko Dievs ir noslēgts, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks zina, kā ar viņu tautu ir noslēgta derība ar Dievu vai nezinu. Ja? Šī derība ir noslēgta. Nu, un 4 derības ir noslēgtas ar Izraēlu tautu. Ja? Un ja mēs piederam Jēzum Kristum, Ješua, tad uz mums attiec visas derības. Ja? Bet ir lietas, kas ir paredzētas tikai Izraēlam, protams. Ja? Un jaunajā derībā, kad tiek runāts, kad tiek pielietots tāds termins, viss Izraēls, ja? Ar to tiek domāta Izraēla tauta kopā ar bijušajiem pagāniem. Tātad, kad mēs esam pievienot Izraēlam, tad mēs esam nosaukt par visu Izraēlu, viss Izraēls. Ja? Nu, Izraēls nav draudze, ja? Izraēls nav jaunais Izraēls kaut kāds, tā nav draudzes. Jaunais Izraēls ir Izraēla tauta kopā ar pagāniem, kuri ir pievienot Izraēlam caur Jēzus Kristus, caur Ješua Hamašiah upuri. Ja?
Lūk, un tas ir aprakstīts, es jau to pieminēju, es vēlreiz saku, ka mums ir pa īsu nometni, lai mēs varētu vēlreiz smalki visam iziet cauri, un kā mēs jau smējāmies, ja es saku, man nedēļa būtu pa īsu, tad laikam, ja man iedot nedēļu, man arī 2 nedēļas būtu pa īsu. Lūk. Paliekam. Jā, paliekam. Nezinu, vai Madara gribēs mūs tik ilgi šeit redzēt, bet mēs jau varētu. Lūk, labi. Romiešiem ejam pie rakstiem, Romiešiem 11. nodaļa, 26. un 27. pāns, ja? Un tā viss Izraels tiktu glābts, jo ir rakstīts no Ciānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana derība ar viņiem, kad es dzēsīšu viņu grēkus. Tātad ķirsīts uz putkrējumu, mēs šodien runāsim par jauno derību, jeb par jaunās derības būtību. Ja? Tad jaunās derības būtība. Jaunās derības būtība. Tas ir ķirsīts uz putkrējumu vai garnējums visai tortē, ko mēs, vai visam pīrāgam, ko mēs šajās dienās ēdām, baudījām. Lūk. Jā, un šī būs mana derība ar viņiem, kad es izdzēsīšu, dzēsīšu viņu grēkus. Norāda ir uz jauno derību. Ebrejiem 10. nodaļa. Ebrejiem 10. nodaļa. Bet arī svētais gars mums liecina pēc tam, kad ir teikts. Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Un viņu grēks un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Vēstule Ebrejiem tā ir grāmata no jaunās derības, ja, un šeit ir atsauce uz Jeremijas, uz praviešu Jeremijas pravietoto, kas ir Jeremijas 31. nodaļā. Ja? Tātad, un tas, kas notiek, un šī te derība, kas ir noslēgta, ja, apostols Pāvils Ebrejiem māca, stāsta, ka šī, kas ir noticis, ja, kas noticis ir pie krusta, kad šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu, pēc šīm pagājušajām dienām, saka tas kungs, savus baušus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Atgādina, ja, tad, kad ir noslēgta jaunā derība, ja, tad bauši, kas bija smagi, kas bija grūti, ko viss centās izpildīt, caur kuriem centās Izraēla tauta tikt glābta, ja, visi šie bauši iemājo caur mīlestību uz Dievu, iemājo mūsu sirdīs. Un mēs vienkārši vēlamies tā dzīvot. Tā ir mūsu vēlēšanās, tā ir mūsu griba, un Dievu vārdi, ja viņa bauši, ir ierakstīti mūsu sirdīs. Un tāpēc, ka viņš ir mūsu mīlošais tēvs, mēs mīlam savu tēvu, mēs darām tāpēc, ka mēs tēvu mīlam, vai ne? Lūk, un caur to arī viņa šie te bauši ir mūsu sirdīs. Nevis mēs velkam ar pirkstu līdzi, ja, un to mēs darām, to nedaram, bet mēs dzīvojam tāpēc, ka mēs mīlam tēvu, mēs savādāk nevaram. Lūk. Un kā es jau teicu, Pāvils šo te visu citē no pravieša Jeremijas grāmatas. Lūk, tātad, kas notiek jaunās derības slēgšanas brīdī? Ja? Jeb ko mēs iegūstam noslēdzot jauno derību. Atgādināšu, ka jaunā derība tika noslēgta uz krusta. Jaunā derība netika noslēgta, ja Jēzus Kristus, ja šo nebūtu augšām cēlies. Jaunās derības noslēgšana ir šajā visā viņa darbā, viņa nāvē pie krusta, kad viņš uzņēmās uz sevi mūsu grēkus, nomir un augšām cēlās 3. dienā. Ja? Tā ir jaunā derība. Ja viņš būtu tikai nomirs, tā nav jaunā derība. Jaunā derība sāks ar viņa augšām celšanos. Ja? Ar Jēzus Kristus šo augšām celšanos sāks jaunā derība. Lūk, tas ir pierādījums par mūžīgo dzīvību, par to, ka nāvei nav varas pār Ješo, kas ir kā pirmais kūlītis, ja, simbolisks. Tad, kad mēs par Dievu svētkiem runājam, tad, ja, es pieminu šo faktu. Ja. Labi, tātad, kas notiek jaunās derības slēgšanas brīdī, ko mēs iegūstam noslēdzot jauno derību. Ja? Un neviens kristietis, ja neviens Dieva bērns nevar izprast, kā attiekties pareizi pret Dievu, ja? Bez patiesas sapratnes par derību, kas tad īsti ir derība, jeb arī ārpus derības konteksta. Ja? Un mēs sakam jaunā derība, ja? Derība noslēgta ar Dievu un tā tālāk. Mēs, kad runājām par 7 derībām, es pieskāros šim faktam par Dieva derību ar Abrahāmu, ja? Jeb Ābrāmu. Atceraties, ja?
Tas ir ļoti nopietni, ja? Un ja kristieši to nesaprot, bet mēs šodien iesim dziļāk, un es paskaidrošu jums vēl vairāk. Tātad, ja Dieva bērns, ja kristietis nesaprot, kas ir derība, ja, viņš nevar saprast, ja izprast savas attiecības dzīvošanā ar Dievu. Ja, un mēs esam līgavi, mēs esam draudzi, ja, mēs kā draudzi esam līgavi, un Ješua ir līgavains, ja. Un mums ir jāzina, vēlreiz atgādināšu, ka Dievs, viņš ir derība Dievs, ja, un viņš slēdz derības. Un šī gadījumā tas ir kā derības starp līgavu un līgavainu, ja, jeb līgavainu un līgavu, ja, ir jānoslēdz derība. Un kā es jau teicu, normālam Dieva bērnam ir jābūt divām derībām. Vienai derībai ir jābūt ar Dievu, un otrai derībai ir jābūt ar savu otru laulāto pusī. Nu, lūk. Un velkot paralēles, ja, Bībelē arī tiek šī līdzība cilvēkiem saprotamā veidā uzrakstīt, ja, ka draudz ir kā līgava un Ješua ir kā līgavains, ja, lai mēs saprastu, ka tā ir laulība, ka tā ir derība, ja, ka tas ir ļoti ciešs saites, ja, kuras ir domāts, ka viņas, kad savienojas, viņas ir uz visu mūžu. Ja. Nu, lūk. Un mums ir jāsaprot, ka mēs, kā Dieva tauta, mēs esam derības tauta, ja mēs esam šīs derības dalībnieki. Ja? Un mēs nevarēsim staigāt ticībā, ja? Mūsu ticība nebūs balstīta, nebūs iepamatot, ja? Kamēr mēs nesapratīsim, cik ļoti Dievs ir veltījies mums, ja mūsu dēļ. Ja? Jo, nu, savādāk sanāk tā, ka mēs domājam, mēs tikai viņam veltamies, mēs viņam to, mēs viņam šito, ja? Bet Dievs ir tikai, nu, kaut kur tālu un kaut ko abstrakt viņš mums dod, ja? Bet mums ir jāizprot, cik ļoti Dievs, ja, šī gadījumā Dieva dēls, cik ļoti viņš ir veltījies, ja? Nu, lūk, un bezlikuma pasaulē, ja mēs runājam par šo pasauli, kurā valda, nu, nosacīti likumi, ja, bet patiesībā tā ir bezlikumība. Mēs redzam, ka cietumā liek ne jau zagļus, ja, un bandīšu, bet diemžēl, nevienmēr cietumā negodīgs cilvēks liek iekšā, ja? Un valda šajā pasaulē, diemžēl, nauda, valda korumpija, ja? Ir korumpēts, korupcija, jā, tad ir korumpēti likumdevēji, korumpēti tie, kas viņus pielieto, un līdz ar to ir šāda, teiksim, nu, bezlikumība, ja? Lūk, un šādā pasaulē vienīgais, kas spēj mums dot drošību, ir derība. Ja? Jo neviens no valdības vīriem, nevienā valstī viņš nav apņēmies, lai gan viņi sola, protams, ja? Pirmsvēlēšana kampaņā. Ja? Bet neviens no, tad, kad ir viņš jau savā postenī, viņi kaut kā aizmest savus solījumus, ja? Jeb savu it kā derību, ja? ar tautu. Ja? Un aiziet viss viss nauda aiziet mocī. Nu, labi, es jokojos. Tas ir teiciens no veciem laikiem. Kas zina, tas zina. Labi, joki, bet ja nav derība, ja, tad nav arī garantijas. Ja? Un noslēdzot derību, abas puses, derības noslēgšanas puses, viņas kļūst par partneriem. Ja? Derības partneri. Un Dieva vārdā ir rakstīts, ka diviem ir labāk nekā vienam, un ja viens pakatīs, otrs to pacels. Ja? Divi pastāvēs, ja viņam kāds uzbruks, un trīskārša aukla nepārtrūks. Nu, lūk, un šī trīskārša aukla, ja, jeb diviem ir labāk nekā vienam, plus vēl viņi ir sasieti kopā ar šo trīskāršu auklu, ja, tas ir no Salamana mācītāja, kad slēdz laulību vīrs un sieva, ja, nu, vīrietis un sievieti, jaunietis un jaunieti, ja, tad viņi ir tie divi, kas viens otram palīdzēs visu mūžu garumā. Ja? Un šī trīskārša aukla, šis trešais, tas ir mūsu kungs Ješua, kurš ir šis trešais. Ja? Un ja laulība ir noslēgta kopā ar viņu, ja, tad šī laulība būs stipra un šo trīskāršo auklu nekad nepāraus. Informācijai oriģinālā pītā maize, halva, ko mēs šabatā lauzām, ja, un baudījām visu. Oriģināli viņi sastāv no 3 pīnēm, nevis no 2 pīnēm. Ja. 2 pīnes ir vieglāk skaisti salikt, bet oriģināli viņi sastāv no 3 pīnēm, kas simbolizē tieši šo, ja, kad šī derība, ja, 2
kopā, jā, vīrs, sieva, jo šabats tā ir ģimene, jā, un trešais šis dalībnieks, tas ir Dievs. Nu, derība. Kas ir derība? Derība ir absolūts uzticības apsolījums, jā. Derība ir nodošanās ārpus jebkuram citam apsolījumam. Mēs daudz ko varam apsolīt, jā, bet tad, kad mēs noslēdzam derību, tad patiesībā mēs atdodam savu dzīvību otram cilvēkam, ja? Un viņa vajadzības paceļam pāri savām vajadzībām. Respektīvi, kad noslēdz derību vīrs un sieva, tas nozīmē, ka vīrs sievas dzīvību uzskata augstāk par savējo. Un ja tas būs nepieciešams, tad vīram ir, kā miesasargam, ir jāspēj atdot savu dzīvību sievas dēļ, ja? Tās viss, protams, ir līdzības, arī mums ir jāsaprot par Jēzu Kristu, kurš ir Ješua, kurš ir kā līgavains, ja, un mēs draudzi visi kopā kā līgavi. Ja. Tad viņš ir gatavs, un viņš to arī izdarīja. Ja. Nu, lūk. Un viss, ko dara Dievs, pilnīgi viss, ko viņš dara, tas viss ir balstīts tikai pateicoties derībām, ko viņš ir noslēdzis ar savu tautu, ar mums. Ja. Un jaunā derība mums piedāvā iet Abrahama svētībās caur ticību Dievam. Tātad jaunā derība vēlreiz piedāvā iet Abrahama svētībās caur ticību Dievam. Un pēc tam viņi tiek piedāvāti visiem. Visi, kur tic. Ja? Un mēs ieejam caur to Abrahama svētībās, jo Dievs apsolīja Abrahamu ļoti, ļoti svētīt. Nu, kad mēs noticam Ješua, Dievs noslēdz derību ar mums. Ja? Un šī derība ir, ko mēs jau apskatījām, viņa ir 1. Mūzes 15. nodaļā aprakstīta. Ja? Un tieši tāpat Dāvids un Jonatāns, kad viņi noslēdz derību, viņi saprata, cik nopietna ir derība, ja? Un ko viņa teiksim, aiz sevis nes līdzi. Ja? Tātad Dāvids un Jonatāns bija divi draugi, ja? Dāvidu mēs zinām, un Jonatāns bija Saula dēls, ja kāds nezina. Ja? Nu, lūk, un viņi savā starpā tik ļoti sadraudzējās, ja? Iemīlēja viens otru, ka viņi savā starpā noslēdz derību. Un viņi, vēlreiz es atgādināšu, ka šī derība, ko viņi savā starpā noslēdz, tā ir ļoti nopietna derība, jo šo derību viņi noslēdz Dieva priekšā. Tieši tāpat kā vīrs un sieva slēdz derību Dieva priekšā, jebkura derība, ko arī slēdz cilvēki, viņi tiek slēgta Dieva priekšā. Nu, lūk. Un es gribu šo derību jums parādīt, lai jūs saprastu, ko nozīmē derība, ko tas nozīmē vienam priekš otru un ko derība ļauj iemantot katrai no pusēm. Vēlreiz atgādinu tiem, kas nebija iepriekšās dienas, kad agrīnajā pasaulē derības noslēgšanai viņai bija īpaša ceremonija. Ja? Un viņa ir aprakstīta 1. Mūzes grāmatā, šī derība ar Dieva derību ar Ābrāmu, ja? Tad viņš vēl bija Ābrāms. Nu, lūk, un viņi, šie cilvēki, Dāvids un Jonatāns, viņi zināja šo derības slēgšanas kārtību, un rakstos, es jums vēl parādīšu, ir atsauce uz to, kad šādā veidā tika slēgtas visas derības, ja? Bet, nu, jūs esiet pacietīgi, ja, un mēs līdz visam nonāksim. Nu, lūk, tātad tajā laikā derības noslēgšanai bija īpaša ceremonija. Ja? Un ja mēs sapratīsim, ko Dāvids un Jonatāns toreiz izdarīja, ja, tajā dienā, kad viņi noslēdz derību, tad mēs sapratīsim, kas ir derība, kas ir derības ar mums un Jēzus Kristu Ješua. Un mēs sapratīsim, ko Ješua izdarīja priekš mums. 1. Samuēla 18. nodaļa no 1. panta. Un kad viņš bija beidzis runāt ar Saulu, Dāvids, ja, tad Jonatāna sirds saistījās ar Dāvida sirdi, un tie viens otru iemīlēja. Un Jonatānam viņš bija tikpat kā paša dzīvība. Un Sauls tanī pašā dienā ņēma Dāvidu pie sevis un neļauj tam atgriezties viņa tēva namā. Un Jonatāns noslēdz Dāvida derību tādēļ, ka tie viens otru mīlēja kā savu pašu sirdi.
Tātad Jonatāns noslēdza ar Dāvidu derību tādēļ, ka tie viens otru mīlēja kā savu pašu sirdi. Un Jonatāns noņēma savu apmetni, kas viņam bija, un viņš to deva Dāvidam, kā arī savas bruņas, savu zobeni, savu loku un savu jostu. 20. nodaļā, tajā pašā grāmatā, turpinājums, 1. Samuela 20. Tur Dāvids saka Jonatānam, jo tu pats esi slēdzis ar savu kalpu, šo te derību, ja, tā kunga derību, ja, jo tu pats esi slēdzis ar savu kalpu, tā kunga derību. Tad Dāvids to nosauc par Dieva derības starp viņiem diviem, ja, tad tā kunga derība. Dāvids saka Jonatānam, tu esi slēdzis ar savu kalpu, ja, Dāvids kā kalps, jo tajā brīdī, ja mēs skatāmies varas hierarhiju, ja, tad Sauls bija ķēniņš, Jonatāns bija ķēniņa dēls, un Dāvids bija vienkārši gan puika, ja, kurš izdarīja noteikti tur varoņdarbu, ja, un savā laikā, ja, to mēs zinām, ja, par Goliātu, ja. Tad, kad viņi savā starpā sadraudzējās, iemīlēja viens otru, tad viņi noslēdz savā starpā derību, ko Dāvids nosauc par Dieva derību starp viņiem, starp diviem cilvēkiem. Dieva derību. Kas tad tur notika? Un ko mēs šeit varam redzēt? Ja? Viņš šo derību noslēdz tikai tāpēc, 1. pāns, ka viņi viens otru iemīlēja. Tātad uz mīlestības pamata. Nevis spiestā kārtā, nevis tāpēc, ka nebija kur likties, tāpēc, ka nav cita izēja, bet tāpēc, ka viņi viens otru iemīlēja. Ja? Jau tajā pašā brīdī, tikko viņi iemīlēja, Sauls jau ņem Dāvidu savā ķēniņa namā. Šeit ir līdzība Jonatāns, mums līdzībā ir kā Ješua, Sauls ir kā viņa tēvs, ja, ir Dievs. Jūs saprotiet, es runāju līdzībās, lai mēs saprastu derības slēgšanas nopietnību. Un Dāvids, tu un es, mēs esam kā Dāvids. Un viņi viens otru iemīlēja tieši tāpat, kad mēs iemīlam viens otru. Kad mēs iemīlam viens otru, tā man te planšeta mazliet niķojās. Laikam viņai būs pēdējā nometne planšetē šitā. Jā. Viņi man vairāk nerāda nekā rāda. Labi, ok. Tad tajā pašā dienā, kad viņi iemīl, Dāvids jau tiek uzņemts ķēniņa namā, jeb viņa Jonatāna tēva namā. Un derības slēgšanas šajā procesijā, jeb ceremonijā, Jonatāns noņem savu apmetni, ja, kas viņam bija, un viņš to deva Dāvidam, kā arī savas bruņas, savu zobeni, savu loku un savu jostu. Viņš dod Dāvidam. Dāvids savukārt, tas, kas ir viņam, viņš to dod Jonatānam. Ja? Viņi apmainās ar drēbēm un ar visu, kas viņiem bija, ar drēbēm, ar bruņojumu, ar visiem atribūtiem, kas viņiem bija. Tas notiek pie derības slēgšanas. Pie derības slēgšanas tātad notiek visu atribūtu apmaiņu. Un tad, kad viņš šo derību slēdz, vēlreiz, Dāvids saka, ka tā ir tā kunga derība starp viņiem diviem, un 1. Samuela 20, 16 un 17. pāns mēs izlasīsim. Rakstīts ir tā, Jonatāns noslēdz derību ar Dāvida namu un sacīja, tas kungs, lai atriebi Dāvida ienaidniekiem. Jūs redzat? Jonatāns ir ķēniņa dēls. Viņam ir vara, viņam ir aiz viņa stāv karaspēks, aiz viņa ir viss varas sviras, ja? Autoritāte, vara. Ja? Un tad, kad viņi noslēdz derību, tad visi Dāvida ienaidnieki kļūst
par Jonatāna ienaidniekiem. Jonatāns uzņemās atbildību par iespējamajiem Dāvida ienaidniekiem. Tātad tā Jonatāns noslēdz derību ar Dāvidu nav un sacīja tas kungs, lai atrieb Dāvida ienaidniekiem. Un Jonatāns 17. pāns vēlreiz ar zvērestu apstiprināja savu solījumu, tāpēc, ka viņš to mīlēja ar tādu pašu mīlestību kā pats savu dvēseli. Jūs redzat, ja, cik stipra mīlestība. Jūs zināt, kad raksts jaunajā derībā ir rakstīts mīli Dievu to kungu, ja, un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja. Nu, lūk, no kaut kurienes tas ir ņemts, ja. No kaut kurienes tas ir ņemts, un šeit ir rakstīts, kad Jonatāns iemīlēja Dāvidu ar tādu pašu mīlestību kā pats sevi. Un Dāvida dzīvība Jonatānam bija tieši tāda paša, tikpat vērta kā viņa paša dzīvība. Ja? Un viņš šo derību noslēdz tikai tāpēc, vēlreiz atgādināšu, ka viņi mīlēja viens otru. Kas notika derības slēgšanas brīdī? Tajā pašā dienā Dāvids tika uzņemts ķēniņa pilī. Tanī pašā dienā. Nākošais. Dāvids novilka savus ganadrēbes un uzvilka Jonatānam apmetni, bruņas, zobenu, loku un jostu. Ja? Un šeit ir jāsaprot, ka pirms mēs slēdzam derību, mums ir jāapdomā šīs derības cena. Jo derības cena, tā ir katra dzīvības cena. Katra dzīvības cena. Jūs zināt, kad apustuļi, kam bija, ar ko Ješua noslēdz pirmām kārtām šo derību, jūs zināt, kad visi apustuļi atdeva savas dzīves dēļ sava kunga. Lūk, tas ir kā piemērs, lai mēs saprastu, cik spēcīgi viņi izprata derības šo te veltīšanu. Ja? Tad tā ir pilnīga veltīšanās no abām pusēm. Ja? Un mēs tālāk varam arī lasīt, ka Jonatāns burtiski atdeva savu dzīvību par Dāvidu. Jonatāns aizgāja bojā Dāvida dēļ. Un tieši tāpat Ješua. Ja? Ja Jonatāns ir kā līdzība Ješua, tad arī Ješua, tad, kad viņš slēdz derību, viņš zināja, kas viņam būs jāmaksā. Viņš zināja, cik dārgi izmaksā šī derība, ko viņš slēdz ar mums. Un Jonatāns un Dāvids zināja, ko tas viņiem maksās, bet viņi bija gatavi maksāt cenu. Tad tā bija pilnīgi nodošanās un veltīšanās vienu otram. Tad kas tur notiek? Viņi apmainās ar drēbēm. Drēbe apmaiņa simbolizē derības būtību. Pēc apmetņa varēja noteikt, kas tas ir par cilvēku, nu, jeb cilvēku status. Ja? Un tad, kad Dāvids uzvilka Jonatāna apmetni, kā viss skatījās uz Dāvidu? Kā uz ķēniņu, tieši tā. Viņi redzēja viņu apģērbt ķēniņu drēbēs. Dāvids bija kā ķēniņš, un neviens pat nevarēja iedomāties, ka viņš ir vienkārši gan puika, gan zēns. Neviens, tāpēc, ka viņam bija ķēnišķīgas drēbes. Lūk, un tagad tu būsi tas, kas esmu es, viņi saka, un es būšu tas, kas esi tu. Un ir jāsaprot, ka Ješua pie krusta, slēdzot šo derību, notiek precīzi šāda pati apmaiņa. Ja? Precīzi šāda pati apmaiņa. Un viņš paņem uz sevi ko? Mūsu grēku, lai mēs no viņa saņemtu viņa taisnību. Jūs zināt, kad apmetnis simbolizē taisnību. Mēs teikam apģērti jaunās drēbēs ar taisnības apmetni. Tas ir tas, ko Ješua mums iedod. Jo viņš bija taisnīgs, viņš bija bez grēka. Jūs saprotat, cik tas ir nopietni. Ja? Un viņš uzvilka sev mūsu mirstīgās miesas apmetni, ja? Un lai mēs uzvilktu viņu mūžīgās dzīvības apmetni un viņa slavu. Ja? Tad grēks pret taisnību. Un apmaiņa ar jostām tā ir spēka apmaiņa. Ja? Mans spēks, tad mans nespēks būs viņa spēks. Es viņam atdodu savu nespēku un pretī es saņemu viņa spēku. To nozīmē, jeb simbolizē jostu apmaiņu. Ja? Un ieroču apmaiņu, kad tātad ienaidnieki, ar ko tu cīnījies pirms tam, ar ko tu netik galā, tagad Ješua ar viņiem cīnīsies. Un viņš ar viņiem tiks galā. Es vēlreiz atgādinu, kad man bija šīs ūdenskristības, ja pagremdēšanās, nākošajā dienā Dievs pateica, tavi ienaidnieki, tev vairs nebūs ar viņiem, kā saka,
jācīnās, es ar viņiem cīnīšos. Katrs, kas pacels pret tevu roku, viņš būs pacels roku pret mani. Viņam būs darīšana ar mani. Jūs saprotat, cik tas ir nopietni. Un šeit arī tad, kad Dāvids un Jonatāns slēdz šo derību, ja, viņi zina, ka Dāvida ienaidnieki ir arī Jonatāna ienaidnieki. Ja? Mums nav jāatmaksā par mūsu ienaidniekiem, tāpēc, ka Dievs ir apsolījis viņiem atmaksāt. Tieši tāpat, kā Jonatāns apsolīja Dāvida ienaidniekiem atmaksāt. Un, protams, mums rodas jauns šis ienaidnieks, tas ir Sātans. Ja? Un derība mūs arī ieved šajā garīgajā cīņā. Un tas ir jāsaprot. Ja? Tas ir jāsaprot, tāpēc, ka mēs no vecā saimnieka, kuram piederējam līdz tam, ja? Mēs no viņa esam no viņa varas atraisījušies. Un mēs tagad esam jaunā derībā un piederam jaunam saimniekam. Un mēs viņam pilnībā esam veltījušies. Un tad, kad Jonatāns un Dāvids viņi noslēdz šo derību, ja, tad vēlreiz, tad pie viņiem tāds mazs joks varbūt, ja, atsvaidzināšanai. Bija viena filma, tad mazliet atpakaļ šeit. Šeit viņi apmainījās ar drēbēm, apmainījās ar atribūtiem, ja, un es tādu kā parodiju redzēju derības slēgšanai vienā filmā kaut kādi divi vīri, viens bija tāds, turīgs kaut kāds, viņam bija Rolex pulkstenis uz rokas, un otrs bija parasts kaut kāds puisis, un viņam bija pa $5 elektroniskais tas pulkstenis uz rokas, un tad viņi noslēdz savā starpā derību un apmainījās ar pulksteņiem, kas ir derības noslēgšanas simbols. Un tad, kad, tas, protams, tas nabagais, tas ļoti nopriecājās, ka viņam ir tāda pulksteni, tad, kad tas ieraudzīja, viņš tā, labi, derība ir derība, vai ne? Derība ir derība. Vienkārši tas man to ataus atmiņā, ja? Apmainās ar atribūtiem. Lūk. Un tad, kad Jonatāns un Dāvids viņi noslēdz derību, tur ir oriģinālā valodā ir lietots vārds, kuru tulko kā pārcirst. Ja? Tad viņi pārcirta derību. Ja? Mazliet simboliski, es esmu jau to runājis, simboliski ir tā, ka divi cilvēki savā starpā uz kaut ko sadara, un trešais paņem un tā kā pārcēt. Ja? Tas tāds simbolisks, varbūt ir simboliska rīcība tam, kas notika reāli starp Dievu un Abrahāmu, jeb Ābramu, ja? Vai arī vispār pēc kāda principa tajā laikā, agrīnajā pasaulē, tik slēgts derības. Ja? Vēlreiz atgādinu, pārcirst derību nozīmē, ja pārcirst derību Dievu priekšā, tas nozīmē iziet caur pa vidu starp uz pusēm pārdalītiem dzīvniekiem, ja, kurus pārdalot, tad abas puses iziet cauri, ar to simboliski parādot, ja es nepildu derības nosacījumus, tad lai ar mani notiek tā kā ar šiem dzīvniekiem. Tā bija parasta, saprotama, visiem zināma derības slēgšanas kārtība. Ja? Un to mēs varam lasīt pie derības slēgšana, pie Dieva derības slēgšanas ar Ābrāmu. Un pilnīgi visas derības tajā laikā tika slēgtas tā kunga priekšā, aicinot Dievu par liecinieku. Ja? Tāda bija arī Jonatāna derība ar Dāvidu. Tas viss tika darīts Dievu priekšā. Pravieša Jeremijas grāmatā 34. nodaļā, 18. pantā, šeit caur praviešu Jeremiju Dievs saka, jeb norāda uz vīriem, kuri ir pārkāpuši viņa derību. Ja? Un šeit esiet uzmanīgi tagad, ja? Lai jūs nedomājat, ka es jums stāstīju kaut kādas, Krilovu fabulas, ja? Tad Krilo Basins, ja, tad es vienkārši jums rakstus tagad gribu nocitēt. Jeremija 34, 18. pāns. Ar tiem vīriem, kas pārkāpa manu derību, pārkāpdami līguma noteikumus, ko tie mana vaiga priekšā noslēguši, es rīkošos kā ar to upura teļu, ko tie pārcita 2 gabalos un tad aizgāja pa vidu starp abiem gabaliem. Jūs redzat? Bībelē tas ir rakstīts. Tādā veidā tika slēgtas derības. Tik slēgts derības.
Un atgādināšu, ka tad, kad derība bija noslēgta, mēs jau par to runājām. Jonatāns un Dāvids izdarīja sev plaukstā šo te nelielo iegriezumu un apkaisīja ar pelniem, lai paliktu rēti, ja, lai būtu redzams. Un tā ir rēta, kas ir kā laulības gredzens, ja, ko redz, ka man ir noslēgta derība ar manu otro pusīti, ja, tā ir zīme, ja, tā ir zīme, ka es esmu derībā ar savu sievu. Ja? Un tieši tāpat, kā kam bija šī rēta, kas pacēla rokas veicienām, bija skaidrs, ka šim cilvēkam ir aizmugur, ka viņam ir krīša, ja? ka viņš nav viens. Un ka ja es, teiksim, viņam kaut ko slikti darīšu, tad man būs darīšana ne tikai ar viņu, ja? Bet arī ar viņa derības partneri. Ja? Un tas ir svarīgi. Atcerieties, kas ir mūsu derības partneris. Un pat, ja, teiksim, tev ir darīšana ar kaut kādu potenciālu ienaidnieku, ja, tad arī, lai tu brīdinātu šo potenciālo ienaidnieku, ja, es runāju par agrīno pasauli, tad arī tiek pacelt roka un parādīts, ka tu neesi viens. Ja. Un vēlreiz atgādināšu, arī mēs to jau runājam. Ješo uz plaukstām bija palikušas rētas no brūcēm, ja, kad tika dzīts nagls. Kad tika izliet šīs te derības asins, ja, tas viss nāca no šīm te rētām. Ja. Tās ir derības asins. No viņa plaukstām līja derības asins, ja, kā šis iegriezums. Nu, un kad Ješo sēž debesīs pie Tēva labās rokas, rētas viņam atgādina par noslēgto derību ar mums. Šīs rētas, Ješo, viņš paskatās rokās un viņš sev atgādina noslēgto derību ar mums. Mēs arī atgādinām sev derību ar viņu, bet par to mēs lūdzu runāsim. Ja? Respektīvi, Dievs apsola nekad neaizmirst mūs, ja nekad neaizmirst derību noslēgto ar mums, kā rētas uz savām rokām. Jesais 49, 15 un 16 pāns. Jesais 49, 15, 16 pāns, kur ir rakstīts, ka viņš nekad neaizmirsīs mūs, ja, kā rētas uz savām rokām. Vispār fantastiski, vai ne? Kad pravietis Jesai, kurš bija aptuveni 500-600 gadus, ja, pirms, vai 500-700 gadus, pirms Ješo, viņš to visu jau pravietoja. Tas ir fantastiski vienkārši, vai ne? Fantastiski. Un mūsu derības zīme savukārt no mūsu puses ir mūsu sirds apgraizīšana. Ja? Kad mēs apgraizām savu sirdi, kad mēs izvēlamies dzīvot dzīvi, šādu dzīvi, ja? kopā ar Dievu. Ja? Tad mūsu sirds apgraizīšana. Ja? Tā ir mūsu rēta, ja? kas tur ir. Un kad derība ir noslēgta, lūk šeit mēs jau tuvojamies lēnām noslēgumam. Kad derība bija noslēgta, viņa tika atzīmēta ar vīnu un maizi, vienmēr. Mēs esam runājuši par derībām daudz mūsu draudzē, ja, bet es vēlreiz atgādinu, ka tad, kad derība bija noslēgta, viņa vienmēr, un šeit es lietoju vārdu vienmēr, neatkarīgi no tā, vai tas ir rakstīts vai nav, vai kādā rakstvietā ir rakstīts, ka viņi dzēra vīnu, vai kādā rakstvietā ir rakstīts, ka viņi tikai maizi ēd, ja, neatkarīgi no tā, katru reizi, kad ir noslēgta derība, viņa tika apstiprināta, atzīmēta, ja, baudot kopīgi vīnu un maizi. Ja. Lūk, un tas ir tas, ko Ješo pēdējā vakarā darīja kopā ar saviem mācekļiem. Viņš apstiprināja derību. Un Ješo, viņš izgāja cauri visiem derības noslēgšanas nosacījumiem, lai varētu šo derību noslēgt ar mums. Viņš izpildīja visus derības nosacījumus. Ja? Tad viņš aprēķināja cenu, ja? Viņš bija šis upuris, ja? Jeb upurjērs pirms pasaules radīšanas. Viņš zināja, ko tas viņam maksās, bet viņš bija gatavs, pat zinot, ko tas viņam maksās, viņš bija gatavs to noslēgt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mīlēja mums. Savas mīlestības dēļ viņš bija gatavs. Tieši tāpat kā Dāvids ar Jonatānu iemīlēja viens otru. Ja? Arī Ješo. Mēs esam parasti cilvēki. Iedomājies, mēs tur katrs joņojam par savu dzīvi, daram savus lietas.
Un viņš skatās uz mums ar mīlestības acīm, viņš iemīl mūs tādus, ja? Rakstīts ir, ka, kad mēs vēl bijām grēkā, ja? Tad viņš mūs iemīlēja, kad mēs vēl bijām grēkā. Es saprotu, ka var mīlēt, iemīlēt, ja? Vai atzinību kādu dabūt, ja tu labi, pareizi dzīvo, ja? Un tā tālāk, ja tu nemelo, ja tu nezodz un tā tālāk, bet ne, izrādās, ka viņš mīl, ja iemīl cilvēku, kamēr viņš ir pasaulē. Un viņš zinot, kāds ir cilvēks, viņš par tādiem cilvēkiem, viņš ir gatavs maksāt šo cenu. Lūk. Un tāpat viņš arī veic apmaiņu uz krustu, viņš paņēma, pirmkārt viņš pieņēma šo mirstīgo cilvēku miesu, ja viņš piedzima, iemiesojās, tad piedzima kā cilvēks, ja, lai mēs varētu kļūt par viņa dievišķās dabas dalībniekiem. Tad viņš kļūst par cilvēku, lai mēs varētu kļūt par viņa dievišķās dabas dalībniekiem. Un viņš paņēma uz sevi mūsu nespēku, mūsu slimības, lai mēs varētu staigāt viņa spēkā. Apmaiņa pie krusta. Es par apmaiņu pie krusta varētu runāt vēl un vēl, jo jaunā derība ļoti daudz vietās atsaucās uz to, ko mēs esam iemantojuši vai iegūši pie krusta. Par apmaiņu pie krusta, un tur ir ļoti daudz rakstīts, ļoti daudz. Pēters raksta, Pāvils raksta, ļoti daudzās vietās, kur viņš ik pa brīdim atsaucās, vēl kaut ko, ja? Kad mēs esam kļuvuši bagāti, viņa nabadzībā ir tāds teksts, mēs ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Tas viss ir no apmaiņas uz krustu, no derības slēgšanas. Tas viss izriet no derības, kas tika noslēgta uz krusta. Saprotat? Viņš satikās ar mūsu ienaidniekiem, stājās viņiem pretī, lai kļūtu par mūsu aizstāvu. Viņš ir mūsu aizstāvs. Viņš cīnās par mums. Nav mums tāda dziesma, man liekas, mums pat tāda dziesma ir, ka viņš cīnās par mums, vai ne? Man liekas, Ilāra ir tāda, jā. Un viņš nodrošināja šo samaksu, izlejot savus asins. Kā viņš arī saka, šī ir jaunā derība, kas ir noslēgta manās asinīs. Ja? Un savā miesā viņš nes šīs derības noslēgšanas zīmi, tātad, kas ir ierakstīti viņa plaukstās. Viņš izpildīja pilnīgi visus derības slēgšanas nosacījumus, kā tajā laikā tika slēgtas derības. Un viņš paņēma uz sevi visus mūsu atribūtus, ja? Grēku, mūsu sodu, slimības, ciešanas, sāpes, un ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Tad viņa spēks, viņa veselība pieder mums. Tas ir tas, kas notika uz krusta. Un viņš mums ir iedevis savu apmetni. Viņa apmetnes, tas ir taisnības apmetnes. Mēs esam attaisnoti, tad, kad kāds vēl domā, ka viņš ir grēcinieks, nabaga grēcinieks. Viņš nezina, kas notika uz krustu. Viņš nav noslēdzis patiešām derību. Ja arī, ja viņš ir slēdzis, viņš neapzinās, nesaprot, ko šī derība viņam ir devusi. Tas ir fantastiski, ko mēs saņemam no viņa. Tikai ticībā, tikai atdodot savu dzīvi viņam. Mēs saņemam visu. Bet kamēr mēs nezinām, ko mēs esam saņēmuši, rakstīts, ka mēs esam, kaut arī mēs esam, teiksim, mantinieki, ja, bet mums šo mantojumu vēl nedod, jo mēs vēl neko nesaprotam. Mēs nezinām, kas mums pieder. Bet tad, kad mēs apzināmies un pieaugam, mēs saprotam, kas mums pieder. Un mēs varam sākt viņu lietot. Tāpēc ir jāpieaug, tāpēc ir jāzina, kas notika pie krusta. Pie krusta tika noslēgta jaunā derība, kurā mums ir pilnīgi viss, ir. Ir piedošana, ir jauna dzīve, ir dziedināšana, ja? Mēs esam attaisnoti, jo mums ir uzvilkts viņa apmetnes, taisnības apmetnes. Nu, lūk, un ja šo aicina regulāri, viņš aicina regulāri mums tikties ar viņu, ja? Tikties ar viņu, jeb tikties savā starpā un kopā ar viņu, un atgādināt šo noslēgto derību ar viņu, baudot svēto vakarēdienu. Katru reizi, kad mēs baudam svēto vakarēdienu, mēs atgādinām noslēgto derību ar viņu. Viņš, kad paskatās savās plaukstās, tas atgādina viņam viņu noslēgto derību ar mums. Mēs katru reizi, kad baudam vīnu un laužam maizi, mēs atgādinām sev noslēgto derību ar viņu.
Un šajā derībā ir pilnīgi viss, kas mums ir nepieciešams, kas mums ir vajadzīgs. Ne tikai labai un pieklājīgai dzīvei, bet veiksmīgai dzīvei, svētītai dzīvei, pārpilnai dzīvei, it visā. Saprotat? To viņš mums ir sagādājis pie krusta. To viņš ir sagādājis pie krusta. Un tad, kad mēs pieņemam Tēva mīlestību, noslēdzam šo jauno derību, tad tiek izmainīts mūsu sirds, un mēs nekad vairs nebūsim kā iepriekš. Nekad vairs nebūsim kā iepriekš. Lūk, tad mēs esam šis jaunais radījums, un tā ir jaunās derības būtība, ka mēs kļūstam par šiem jauniem radījumiem. Apzinoties, kas ir noticis pie krusta, apzinoties derības šo pilnību, ja? Kas šajā derībā notika, šo derību slēdzot, un ko mēs atdevām viņam, un ko mēs saņēmām no viņa. Lai tas ir kā labi, teiksim, kā labi sagatavots, burgers vai maize, kas ir rupmaize, kas ir bagātīgi ar visiem produktiem, kas mums ir nepieciešams, kad mēs to ēdam, ja? Lai mēs ceļā būtu pārtikuši. Nu, šādu ceļmaizi es gribu mums visiem iedot, ja? Un es ceru, ka es viņu iedevu, lai mēs līdz nākošā gada nometnei, lai mēs varētu noiet šo ceļu, lai mēs varētu nodzīvot šo laiku, tiešām apzinoties, ko mēs esam iemantojuši, noslēdzot derību, kļūstot par derības dalībniekiem ar Ješua Hamašiehu. Esiet svētīti, esiet stipri, esiet veseli, Ješua vārdā. Es vienkārši lūdzu par katru vienu no jums, es lūdzu, lai jums ir spēks, lai jums ir šī deksme, dēļ kunga, iet uz priekšu, nepagurt, darīt visas lietas, aizlūdzu par katru vienu, kuram ir kaut kādas vajadzības, kuram ir kaut kādas slimības, vienalga, vai kaut kāds sāp, kāds orgāns vai vēl kaut kas. Vienkārši, ja šo vārdā es pasludinu, ka viņa asinīs un derības noslēgšanas vārdā to es dziedināts. Ja šo vārdā. Amen. Amen. Lai Dievs bagātīgi mūs visus sveita un tiekamies pēc nedēļas, jā, dievkalpojumā, bet šeit pēc gada. Ja tas kungs tā gribēs. Amen. Esiet sveitīgi.